Pienāca kārtējais rīts pie Niedrāļa ezera. Sasks un vilks modās un drāvājās, un viņi dzirdēja. Viņi saprata, ka ir noticis kas ļoti nopietns, jo sieviete no rīta pamostoties raud. Ir ļoti liela nelaime notikusi. Viņi šķērējās līdz 4 uzvarām. Kurš pirmais savāks 4 uzvaras, tam nebūs jāiet lapsai prasīt, kas ir noticis. Protams, uzvarēja vilks, 4 spēlēs zaudēja Sasks, un Saskam bija jādodās pie lapsiņas prasīt, kas ir noticis. Sasks piegāja pie lapsiņas un teica: Rudā, kas noticis? Par ko tu bēdājies? Un lapsa saka: Tati, es pakāsu savu kosmētikas maciņu. Man tur iekšā bija higieniskā lūpkrāsa, sarkanā, izteikti sarkanā lūpkrāsa, dezodorants, smaržas un 3 veidu nagu lakas. Sasks dzirdēja, iegaumēja visu sarakstu un teica: Rudā, nebēdā, gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Tad viņš aizskrēja pie vilka. Izstāstīja vilkam nelaimi. Vilks viņu uzklausīja un saprata, ka lieta ir ļoti nopietna. Bet taisni tai brīdī viņi dzirdēja, kā gar Niedrāju pastaigājās mazā Māra ar savu saimi, kur Ānetīte, Baibiņa un Litiņa runāja par čogan produkciju. Jo Smiltenes novadā bija dzimusi jauna impērija. Menedžere Smaidiņa pārpludināja tirgu ar savu čogan produkciju. Vilks ar Sasku sekoja saimei un noklausījās, kur ir Smaidiņas galvenā čogan noliktava, un viņi saprata, ka tā ir Raudēja ielā 13. Viņi bija par šo vietu jau agrāk dzirdējuši, un viņi zināja, ka tur nav kārtīga sarksuņa, ir tikai 2 kaķenītes ar ēšanas traucējumiem. Viena ir diezgan korpulenta, un otra ir bišķi pa tievu priekš kaķenes. Tā viņi sagaidīja naktī. Uzvilka kamuflāžas, drēbes un devās uz Audēja ielu, iegūt lapsai jaunu kosmētikas somiņu. Viņi zināja dāmas un vinnes, niķus un stiķus. Viņi aizgāja uz terases, kur Smaidiņa parasti uzņēma ļoti smalkus un prominentus viesus. Un noķēra kaķenīti Vinni. Viņu uzlika viņai uz priekšķepām savilcējus savus iemīļotos 4,8 mm āra apstākļiem un uzlika arī uz pakaļkājām. Un vienu savilcēju viņi uzlika uz astes. Tad viņi gāja pie loga, jo viņiem bija labi zināma stratēģija. Viņi piegāja pie loga, un Sasks Vinnei teica: Mauro! Un Vinna nesaprata. Kas tas tāds ir, Mauro? Sasks saka: Skaļi ņaudi! Un Vinna sāk ņaudāt. Un menedžeris Smaidiņa savā gultā bija stāvus gaisā. Viņa izsauca savu uzticamāko čāli Janci un sūtīja viņu ārā pakaļ kaķim. Tikmēr vilks bija uzlicis ķepu Vinnei uz purniņa, un viņa aizskrēja aiz stūra mājai un turēja ciet. Uzticamais čālis Jancis bija izgnācis ārā. Viņš meklēja Vinni, nevarēja atrast nekur pie loga.
Tad viņš nolēma Vinni sasaukt. Un viņš sāka. Vinni, 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 Vinni. Atvainojiet. Neviens nenāca. Vai, šķaviņa. Vai. Viņš sauca. Vinni, 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 Vinni. Un neviens nenāca. Tad viņš nopīpēja savu iemīļoto sarkano premjeru cigareti. Un nevienu nevarēja sasaukt. Tad viņš nokārtu galvu gāja iekšā pie menedžeres Smaidiņas un stāstīja, ka ārā neko nedzird un neredz. Smaidiņa saka, nu kā tas var būt? Es taču skaidri dzirdēju, ka ņauda ārā kaķenīte. Tikmēr viltnieki Sasks ar Vilku jau bija kaķenīti atnesuši līdz stūrim, norāvuši no ķepas. Un Sasks teica Vinnītei, Mauro! Un Vinni atkal sāka. Skaļāk! 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 Nu ne jau puksī, bet ņaudi. Un Vinni sāka pēc dažiem pukšiem ņaudēt. Ņau! 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 Un Smaidiņa iepleta acis iekšā un skrēja ārā pa durvīm glābt savu kaķenīti. Viņi skrēja, tikmēr jau Vilks ar Sasku bija aiznesuši kaķenīti līdz mājas stūrim un ar savilcēju 4,8 mm priekšā ar apstākļiem piesējuši Vinni aiz astes pie stūra. Smaidiņa ar Jāni jau bija pie loga un bļāva. Vinni, 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 Vinni. Un Vinnei bija brīva mute, un viņa atsaucās ņau, ņau, ņau. Un viņi skrēja aiz mājas. Tikmēr Vilks ar Sasku pārleca pāri sētai un bija iekšā Audē ielas 13 galvenajā Čogana noliktavā. Un viņi grāba visus paraudziņus. Viņi pagrāba smaržu to penālīti, kur bija vairāki simti ar dažādām galvu reibinošām smaržām, visādus krēmiņus, plīšu tīrāmos līdzekļus un vēl visādas lietas. Un nesās uz Lazdu kalnu ar visu to penāli. Smaržu paraudziņi gāja un lidoja pa gaisu, bet viņi skrēja bez elpas. Smaidiņa mīļojot Vinni nāca iekšā pa durvīm un redzēja, ka uz terases, uz kuras viņi uzņēma īpaši smalkos viesus, bija izmētāti smaržu paraudziņi. Viņi saprata, ka ir noticis kas nelāks, un sekojot paraudziņiem, ar kaķenīti skrēja uz mežu, skatīties, kur tas aiznes. Un vienā brīdī Vilks paņēma un ar raiferi aiztaisīja ciet smaržu paraudziņu penāli un visu pārējo sameta maisā, kas vēl nebija izkritis, un tad mierīgu soli gāja prom. Smaidiņa ar savu uzticamo čomu Jānci nevarēja atrast tālāk pēdas, jo smaržu paraudziņu krišana ārā bija apturēta. Viņi nobēdājās un domāja, ka ir jāpaukstina drošības sistēma slavenajā Čogana smiltenes galvenajā noliktavā, jo tas jau vairs nav smieklīgi. Tikmēr Vilks ar Sasku bija jau pie niedrāja, un viņi sauca Lapsiņu. Lapsiņ, nāc apskaties, mēs esam savākuši priekš tevis jaunu kosmētikas maciņu. Lapsiņa jau domāja, ka kaut kas labs šovakar ir gaidāms. Viņa bija uzvilkusi savas smalkākās augstpapēžu kurpes un gaidīja puišus. Viņa ieraudzīja galvu reibinošo smaržu buķeti ar vairākiem simtiem paraudziņu, no kuriem 6 vēl nebija izkrituši un tika atnest uz Niedrāja ezeru. Vēl bija paņemts krēmiņš, dažas nagu lakas un plīts tīrāmais līdzeklis. Lapsa tā nopriecājās. Viņa smaržinājās un deva smaržināt saviem draugiem puišiem smaržu paraudziņus. Viņi visi elpoja smaržas un baudīja to. Laps atkal bija zirgā, viss raudiens bija pagājis. Viņi iesmaržinājās, ieēda atkal
ugunskurā ceptus kartupelīšus, ar pāsīti sadžiku un lečo, uzēda maksimā zaktās desiņas, iedzēra kolu un devās pie miera. Tāpat darām arī mēs. Ar labu nakti! Oi!